Nu ko, vēlējos pastāstīt nelielu progresu savam ksilofonu spēlējošiem robotiņam, kuram es esmu pieķēries universitātes un prieku vārdā ar jaunu elpu. Lūk. Šādi viņš darās. Es esmu panācis to, kad skaisti vālītis spēlē un darbojos no 24 voltu solenoīdiem. Kas te man šobrīd ir? Šobrīd man ir mazs, niecīgs vārks Arduino ar uzbūvētu virsū ekrāniņu. Ārprātīgi ērti, rekomendēju. Viņi maksā, nezinu, lētāk kā kartupeļi. Un, ja jūs spējat paciest tik vārgas ierīces Arduino ar iebūvētu ekrānu, tas ir fantastiska lieta. Un viņam nāk iekšā divas garlaicīgas pogas. Un tas viss aiziet un aizsūta divus signālus uz šo mazo platīti, kas būtībā ir divi MOSFET slēdzīši, kuri padod 24 voltus no mana barošanas bloka caur bez neiecīgiem vago konektoriem uz pašiem solenoīdiem. Un tad šie solenoīdi arī rausta manu jau nezinu, kuro iterāciju ar 3D printēto mehānismu, kurš rausta šīs te ksilofona nūjiņas. Šobrīd viņas mazliet vairāk ļosgājās nekā gribētu, bet šobrīd es esmu ļoti apmierināts. Nākošais solis būs šī te platforma, viņa sāks braukāt. Man būs skaists rāmīts un viņa tā bzz, bzz, bzz braukās. Un tieši viņas pozicionēšanās būs pilnīgi maģiskā lieta, kur es jau zinu, kā strādās. Viņa te kustinās mazais steperītis, un viss būs baigi skaisti, un kustēsies, un zobsiksnes, un rullīši, un kas tik viss nebūs. Bet šobrīd ir divi mazliet ļumīgas nūjiņas, kuras tomēr klinkšķi un skan. Un es esmu tīri apmierināts. Lūk.